Divas blondīnas satikās un uzrīkoja vienu kārtīgu ballīti piekdienas vakarā. DJ Blondīnas sevā. Esam ciemos pie Elīnas, viņas klubā. Šeit vienmēr valda tāda maiga atmosfēra, un man liekas, mēs būsim gatavi tūlīt ballītē, vai ne, Elīna? Es domāju, ka mums pa priekš tev ir jāiemāc dīdžot, lai tu varētu uzspēlēt to pasākumu, lai cilvēki tā kārtīgi izdietos, un tad nu gan mēs būsim gatavi ballītē. Okay. Bet pirms mēs sākam mācīties, varbūt tu atceries, var pastāstīt, kāda bija tava pirmā ballīte, pirmo reizi, kad ieties DJ lomā. DJ lomā es ietos gan krietni vēlāk pēc savas pirmās ballītes, bet tieši pati pirmā ballīte. Es atceros, ja nemaldos, es gāju kaut kādā klasē 4. un skolā diseņas sākās no 5. klases. Un, protams, mums nelaida iekšā, bet tu dikti gribējās tikt tajā ballē. Un tad mēs ar draudzeni sapucējāmies apsunām pie skolotājiem un teicām, skolotāji, jūs tiešām mūs nevarat izņēmumu gadījumā ielaist abas divas iekšā. Mēs neko sliktu nedarīsim, ar zēniem nedejosim, viss būs kārtībā, viss būs super. Un ticiet vai ne, mēs tajā ballē tikām iekšā. Superīgi, jums izdevās. Un toreiz tā diskotēka bija mazliet savādāk nekā tagad. Toreiz bija tā, ka puiši lika, man liekas, toreiz jau bija diski. Jā, diski noteikti jau toreiz bija. Un viņi lika mūziku uz diskiem, bet tās dziesmas tā kā nemiksēja kopā, bet laida viena pēc otras. Un tad tur bija vietējie savaduši kaut kādas tās gaismas un bišķiņi arī dūmi. Šur tur bija kā dūma mašīna, ka viss danco. Un pulkstenis 9-10 un čik gaisma iekšā. Un tad kāds iznāk no skolotājiem, mājās, visi mājās! DJiem jāsako visu laiku jaunākiem, kas notiek mūzikā. Un es tur mazliet paskatījos pirms tam internetā un šur tur paklausījos radio, un es zinu, ka tev ir arī jauna dziesma. Jā, man tikko ir iznākusi jauna dziesma saistībā sadarbībā ar Tito Torres, DJ no Šveices, kura nacionalitāte tiesībā viņš ir itāls. Un, jā, dziesmas nosaukums ir Walk Me By, un ir arī remix, kurš man ļoti, ļoti patīk, ko ir izveidojis viens indiešu DJs Cash Trivedi. Un, jā, mēs šo gabalu esam izdevuši jau Šveicē, un izdevuši arī tagad Latvijā, esam pieejams arī Beatportā un iTunes, un izskatās, ka drīzumā būs arī albums, ja mums viss sanāks tā, kā mēs esam plānojuši, un tad jau būs arī albuma prezentācijas pasākums. Mēģinām? Nemēģinām. Nu, lūk, tas ir viss, kas ir jādara? Pagā. Es tev lēnām prātu. Uzlaic tās ausis tā stilam, jā? Tas ir vajadzīgs. Stilam? Un tu gribēji jautāt, bet tas jau arī ir svarīgi, kā tas, protams, izskaties, vai ne? Un tā pārliecībai jābūt ir. Priekš vajag iemācīties miksēt tādu, lai varbūt kāda pārliecība kā ir, bet ja neiet kopā tās dziesmas, tad arī nav labi. Tas ir ļoti liela īstenībā daļa no tā, kāds būs pasākums, kuru tu vadīsi un kurā tu dīdžejos, jo cilvēki nākot iekšā, ko viņi redz? Pirmām kārtām dīdžejs. Ja dīdžejs stāv un spēlē šitā te un kaut ko tur bakstās un apstās uz zāli kaut kur vai visi kārjā. Protams, ka tas tā lieta neies krastā. Viss, kas tā šobrīd ir jāizdara viena elementāra kustība. Šī te X-Home kastīte ir sasinhronizēta kopā ar datorprogrammu. Nosaukums šai programmai ir traktors. Tev ir jāsasinhronizē šīs te divas podziņas, tas ir temps, jā. Palaižam tātad vienu treku, nospiežam traktora programmā play tracks, aiziet. Tracks mums aiziet, mēs dzirdam mūzikas, kā skanēt. Viss notiek, dzirdam turibīts. Zālē neviens nedzirdēs to, ko tu dzirdēsi savās austiņās. Iestād šis sasinhronizējam tempus pēc šito tur un bez pēc F. Viss kārtībā, redz, apskatāmies, temps ir 128. Vajadzētu būt vienādam. Šitien te ir tā, ka te var uzgriezt lielākajā audi, ja? Uzspiežam enter un apskatāmies, kas notiek gaismām. Jā, viss griežās. Šis vakars noteikti bija pozitīvs vismaz man. Paldies tev par foršām sajūtām un klausamies tavu jauno singlu un gaidam albumu un priecājamies, kulcēt mazliet atnākot šeit pie tevis ciemos. I